tā kā jā, bet tas bija 8. gads, un es tieši, tas bija, jā, kad man bija 18, 17 gadi, es jau skolā gāju, tā kā ja es atceros, kad tad jau bija pirmie flip phone Nokijas, jau ka kaut kādus tur tekstu varēja sūtīt ar bildītēm, un es tā kā atceros, kad man labākais čoms tajā laikā, viņš jau pabeidza skolu, un es atceros futbolā tikos viņu treniņā, un viņš teica, vai cik tu dzirdēji, kas notika tur, un es kaut kā par to uzzināju. Jā, nu, tā. Tie ir tādi pasaules vēstures tā kā pagrieziena punkti, par kuriem, 11. septembris tas ir reāli vēsturisks notikums, par ko vēl ilgi noteikti vēstures grāmatās rakstīs. Jā. Tā krīze, tā nāks nākamā, šitā aizmirsīsies. Kā burbulis, ekonomiskais burbulis, viņš piepildās ik pa laikam visu laiku. Uzpūšās, jā. Man bija interesanti par to mācīties, jo tajā laikā es pats nebiju tik izglītots, man galva bija pavisam citur kaut kur, bet vienalga tas bija interesanti caur to visu kaut kā iet. Es vienu brīdi baigi biju pieslēdzies šitiem visiem akciju tirgiem, forex tirzniecībām tur un tādā garā. Un es atceros... Tas bija 11. gads, vai kurš tas bija? Nē, 11. nē. Tā, kad... Nē, 11. tas nebija, tas bija kaut kāds 13. vai 14. Tā, kad šitajā Japānā tas tsunami gāja tur gaisā. Jā. Es kaut ko atceros par to. Tas bija traki, un tad tur arī tie Japānas jēna tur nosvārstījās vaiprātā. Un es atceros, ka tur arī bankroti gāja viens pēc otras, tur traki gāja. Tad vēl visādi notikumi, ko es toreiz atceros piefiksēju. Tik mazāk varbūt tādi episki, teiksim, bet es viņus atceros, kur es tajā brīdī biju un kas tur notikās, un tas bija traki.